No 1. janvāra neapliekamais minimums strādājošajiem tiks celts līdz 510 eiro. No 1. janvāra neapliekamais minimums pensijām tiks dubultots līdz 1000 eiro. No 1. janvāra minimālā alga tiks celta līdz 740 eiro. Papildus tiks saglabāts autora atlīdzību režīms uz vismaz nākamajiem 3 gadiem. Tiks ieviests virspēļņas nodoklis bankām, kā rezultātā budžeta ieņēmumi nākamgad būs par 90 miljoniem lielāki. Tiks ieviesta jauna 3% papildu likme ienākumiem virs 200 000 eiro gadā, kur tiks aplikti summēti ienākumi no nodarbinātības, kapitāla pieauguma un dividendēm. Pirmo reizi mērķiecīgu lēmumu rezultātā Latvijā mazināsies ienākumu nevienlīdzība. Pirmo reizi mērķiecīgu lēmumu rezultātā Latvijā mazināsies nabadzības risks iedzīvotājiem. Vecāku pabalstu saņēmēji, kur izvēlas nedoties bērnu kopšanas atvaļinājumā un turpina strādāt nākamgad, saņems šo pabalstu 75%, nevis 50% apmērā kā pašreiz. Tiks celtas algas policistiem, ugunsdzēsējiem, glābējiem, robežsargiem un citiem iekšlietu resortu darbiniekiem. Tiks iepirktas pretgaisa aizsardzības sistēmas, ekipējums un munīcija un kājinieku kaujas mašīnas.